Atkārtosim, lineāra funkcija ir matemātiskā funkcija, kuru var izteikt kā y ir x plus b, kur ir slīpuma koeficients un b ir y as šķērsojuma punkts. Y ir atkarīgais, bet x neatkarīgais mainīgie. Un ar šiem uzdevumiem tu nostiprināsi izpratni par lineāro funkciju. Pirmais uzdevums – atrodi punktu koordinātas šai lineārai funkcijai, kad x ir 4. Gaidu atbildi. Lūk risinājums, vienkārši aizvieto x vērtību funkcijā ar 4. Tātad, kad x ir 4, y ir 10. Lūk arī punkta koordināta, tādā pašā veidā atrodi arī pārējās. Tagad, kad x ir 2. Un tagad, kad x ir 5. Labi. Nākamais uzdevums ir grafiskā interpretācija. Nosauc punkta koordinātas, kurā šīs lineārās funkcijas grafiks šķērso y asi. Tu taču zini, ka b ir lineārās funkcijas grafika y as šķērsojuma punkts. Tātad šajā gadījumā punkta koordinātas ir 0 un 6, savukārt, ja funkcijas formula būtu šāda, tad y asi grafiks šķērsotu punktā 0 un 100 un tā tālāk. Tagad uzzīmē grafiku šai funkcijai un nosaki, kurā punkta koordinātā šīs funkcijas grafiks šķērso x asi. Atkārtoju, nosaki punktu, kurā grafiks šķērso x asi. Lai uzzīmētu grafiku, vispirms jāatrod divu punktu koordinātas. Piemēram, ja x ir 0, tad y ir 3, un ja x vērtība ir 2, tad y vērtība ir -1. Uzzīmējot šos punktus un savienojot tos, iegūstam lineārās funkcijas grafiku. Tagad redzam, ka funkcijas grafiks šķērso x asi punktā, kura koordinātas ir 1,5 un 0. Atceries, lai zināšanas nepazūd, vajag vingrināties. Tādēļ vingrinies arī patstāvīgi.